Vai šajā nedēļā dzīve kļūs jautrāka un veiksmīgāka? Šo jautājumu es adresēju mūsu planetologam Aleksandram Lūdzu. Labrīt! Šonedēļ es gribētu pievērst jūsu uzmanību divām tendencēm. Viena ir viens aspekts darbojas ļoti ilglaicīgi. Būtībā apmēram 10 gadu posmam mēs tagad vērojam vienu no kulminācijas brīžiem. 2012. 13. gads ir tāda visaktīvāk aspekta darbības gadi. Un nākamnedēļ vienu no kulminācijas brīžiem mēs pārdzīvosim. Un tas izpaužās ļoti vienkārši. Viena no planētām, Urāns, ir atbildīgs par elektrību, elektroniku, datoriem, līdz ar ko mēs arī varam redzēt dažādas problēmas mūsu mājas datoram. Arī telefons var nestrādāt tik labi, kā mēs gribam. Bet otra tendence nokrāso ļoti emocionāli mūsu kontaktus. Un ja šīs nedēļas sākumā veidojas diezgan labvēlīgi apstākļi, tad sestdiena ir diena, kad mēs pārdzīvosim visspilgtākas emocijas, kontaktējot ar draugiem. Un vienkārši minēšu, ka tieši pirmdien būs minētā aspekta kulminācija, tāpēc runājot par tehniku, varbūt tieši pirmdien sevišķi jāuzmanās.